Jēzum, ko es rakstīju pirms gada, šodien ir otrdiena un 21. oktobris 2025. gads, esmu Anģelīna. Man pirmais ievainojums, Antonija. Jēzus vēstules pats svarīgākais ir šobrīd. Tā, kas ir noticis, ka es esmu šādu izprintējusi, kur man ir saraksta ar Antoniju bijusi. Monday, nav rakstīts kāds datums. Human nature un draudzība ir vērtība, pārējais izplēnēs. Vai tu skaiti lūkšanas pēdējā laikā cenšos atsākt, un viņš piekrīt visam, ko rakstīja. Jā, tas ir mazais neredzamais spēks, ko saražojam. Ar labu nakti. Arī kopā mēs samūdamies. Priesteris Sērs man raksta par priesteriem ir daudz jālūk. Anģīt palīgā noķer! Anģīt ātri! Kā tas ir iespējams? Šogad nav zelta rudens vairs 21. oktobrī, bet tāpat smuki, nereāls. Raksts no Harija, bet pats svarīgākais, kas ir beigās pateikts, ka mīlestība vienmēr uzvarēs. Čau, Marijas dēls. Man tik labs noskaņojums šobrīd. Esmu darbā, klausos Michael Jacksonu, Human Nature, un man atnāk atbilde no dziesmas uz šī brīža problēma, kas jārisina. Tell them it's a human nature. Šodien es izdarīju ko nopietnu. Ierakstīju komentārā, ka toreiz tajā 2016. gadā man Dievs atklāja, ka no šejienes sāksies zelta laikmets. Es neatceros precīzi, kurā gadā tas bija, bet kur un kā tas notika, to es atceros precīzi. To es ierakstīju Sīrijas Taķēnas Mikušinas kanālā. Tu jau zini, dārgais draugs, ka es zinu, kas biju iepriekšējās reinkarnācijās, un īsti pat jau neviens man neticis. Kas tas ir? Par reinkarnācijas likumu redzu. Kaut kas ārkārtīgi svarīgs. Pirmajā principā viņš ir aizzīmogots, bet pasauli nespēs vairs turpināt, ja neizpratīs reinkarnācijas likumu. Wow, citreiz es domāju, kā tava māmiņa uzauga tev to bezvīļu apģērbu. Tu biji ietērpts mīlestībā iekšēji un ārēji. Mātes mīlestība ir tik dižena. Es vēl nesen kaut kam stāstīju, ka nevarēju iedomāties, ka būt par māmiņu kā tādu kļuvu, ka tas ir kaut kas tik skaists. Es to nezināju. Tas mani pārvērta. Mani bērniņi. Ak, mana sirds asiņo, to jau saprotu vislabāk tava māmiņa. Toreiz, kad mūs šķīra, es atceros to sapni, ka tas būs uz laiku. Sāpes sadzīs, saikne nepazudīs. Cerība ir tik brīnumaina. Ja vien Sigulda zinātu, cik dzīžas un skaistas lietas šeit notiek šobrīd mūsu saista draudzība, jau gan arī pusgads. Es zinu, ka Dievs ir tas, kurš dod mīlestību, bet cilvēkam tā jākopj, jāsargā, jārūpējas kā par dārzu. Jēzu es dzīvi.